Un papildus jautājumi. Jāniet arī papildus jautājumi. 3. Zemes ūdenssaimniecība. Jā. Par melorāciju to mēs noņemam no. Jā, izņemam ārā. Tad papildus jautājums ir par... Jā. Kas par šādu darbu kārtību lūdzu balsojumu? Paldies. Pret atturas nav. Līdz ar to varam sākt izskatīt darba kārtības jautājumus. Vai ir priekšlikumi kādi jautājumi ārpus kārtas izskatīt? Kā pirmo nav nepieciešamība. Tad pēc darba kārtības pirmais jautājums. Pārskats par Kandavas novada domes budžeta izpildi 2015. gada pirmā pusgadā. Tiks skatīts sociālā komitejā, vai ir kādi papildus jautājumi, nevis sociālajā, bet finanšu komitejā, vai ir kādi papildus jautājumi vēl, jo finansisti mums neviens šodien nepiedalās, tā kā izskatīts ir, bet... Nejautā. Jā, nejautā, jā. Ja nav, tad varbūt tā, kā arī ir rakstīts lēmuma projektā, apstiprināt Kandavas novada domes pārskatu par budžeta izpildi 2015. gada pirmā pusgadā. Kas par to lūdzu? Paldies! Otrais jautājums par Kandavas novada domes saistošo noteikumu numuru 14 grozījumu Kandavas novada domes 29. māja 2008. gada saistošajos noteikumos numuru 7 par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu Kandavas novadā apstiprināšanu. Tiks skatīts sociālā komitejā. Daina, lūdzu. Jā, mēs skatījām to sociālo lietu komitejā. Tas ir ļoti iedzīvot, kā lai pateikt, vienkāršāk ļoti vajadzīgs lēmums, jo faktiski mēs līdz ar to panākam to, ka trūcīgie un maznodrošinātie tiek praktiski savos pakalpojumos, sevišķi trūcīgie, kam bija 128 eiro, tagad varēs arī viņu augstākais būs tagad 180, ja? Tā kā es domāju, ka tiem cilvēkiem daudziem, kam ir 130, 140, 150, viņi nevarēs saņemt šīs lietas. Tā kā es domāju, sociālais dienas nāca ar ļoti labu priekšlikumu tieši maznodrošinātām ģimenēm. Mēs arī komitejā skatījām, un vakar arī deputāti sapulcē pārspēdām dažas lietas, un man bija tur tāds dažādi priekšlikumi, un es varbūt nedaudz par priekšlikumiem. Es gribu konstatējošā daļā, ka cik lēmums ir vispār būtībā uzrakstīts pareizi, viņš ir uzrakstīts priekš ministrijas pareizi, bet priekš deputātiem, kam jālem, un jāsako, par ko šodien šajā iet runa, un arī iedzīvotiem, kur tiks publicēts, jā. Es šodien arī paskatījos to paskaidrojušo rakstu, kur arī nav tā, kā vajadzētu tomēr būt, varbūt, ka tur būtu jāpalabo, un tāpēc man konstatējušā daļā būtu, ka man turpmāk maznodrošinātām personām tiek piemērota sociālajā pabalsti, ja, abedīšanas krīzes situācijā, dzīves pabalsti, ja, medicīnas pakalpojumu un tā tālāk. Minēt šos konsultējušā daļā. Lai cilvēki, kas izlasa, zina, ka šitiem pabalstiem, agrāk viņi bija lieki, tad tagad mēs tos varēsim saņemt, un tas ir ļoti svarīgi. Un nākošais, ko es gribu plemjošā daļā, ko es arī vakar mēs tad diskutējam par to tēmu, dažādi bija viedokļi. Es gribētu arī, lai uz priekšu vienmēr gan kancelēju to ievērot, kad kontroli, piemēram, šī gadījumā uzdod sociālo dienas vadītājiem direktoram Leitetam, un pēc var atzinumu, vārds jūs zināt, tas ir vidas aizsardzības un attīstības ministrija, mēnešu laikā ļoti atzinumu, to publicēt Kandavas novada vēstīs un domas mājaslapā. Jo tas, kāpēc es gribu uzsvērt, tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Acīm redzot, jau vakar arī pacēlās jautājums par to, ka vajadzēs kādu izskaidrošo rakstu, tādu pamatīgāk, jo šeit cilvēki ļoti daudz būs ļoti pateicīgi par šo lēmumu. Ar tādiem labumiem es gribēju. Paldies. Deputāti, kas vēlas izteikties, varbūt? Nu jā, varbūt arī es no savas puses, jā, šo jautājumu mēs runājam, bet mēs runājam arī par otru variantu, ka varbūt šeit nemainīt neko šajā preambulā, bet paskaidrojuši rakstu avīzē, jo mūsu avīzīte tomēr ļoti plašs iedzīvotāju slāņs, jo tomēr šo lēmumu projektu tie cilvēki, ko Dainis arī pats vakar teica,
Maz viņi izlasa šo lēmumu, jo nav jau visiem šiem maznodrošinātiem datori, kur viņiem iespējas ieiet iekšā un redzēt šo lēmumu. Bet avīze tomēr tā ir bezmaksas avīze, un ar to vairāk iepazīstās, kad ielikt iekšā avīzē šo skaidrojumu par šo lēmumu. Kāda lūdzu, Inga? Papildināt, jā, ka gan mājaslapā, gan avīzē un sabiedrisko attiecību nodaļu mierīgi to cilvēkiem saprotamā valodā var uzrakstīt bez visiem tiem likuma pantiem, lai tam un tam pienākās tik un tik, tajai grupai tik un tā, lai viņiem nav jālaužās, ja cilvēkiem nepatīk visi tie likuma panti lasīt. Lūdzu, kas vēl vēlas izteikties? Lūdzu. Tad tas nozīmē, ka vienkārši mums jāpieliek 5. punkts. Uzskatām tā? Es domāju, ka to jau bez tā, tas jau ir pats par sevi saprotams. Es domāju, ka to publicēt un skaidrojoši, vai mums to vajag uzdot. Viņš jau bija publicēts. Vai mums vispār vajag? Lūdzu pa vienam, jā. Bet ja mums ir tas papildinājums, ka mēs gribam paskaidrot tas pieņemamā valodā, tad ir vajadzīgs 5. punkts norādīt, ka tas jāizdara. Es domāju, jā, tā kā Inga arī pieminēja, ka tas jau ir mūsu sabiedrisko attiecību pienākums, un šeit arī mēs piedalās sabiedriskas attiecības, un ja mēs runājam par šo jautājumu, ka viņš ir jāpublicē un ar skaidrojumu, tad arī tas tiks izdarīts, ka tur papildus nav jāliek klāt vēl punkts. Bet par vienu punktu, kas ir lemjošā daļā, ko Dainis saka par uzdot sociālo centru vadītājiem kontrolēt tālāk šeit. Vai tas ir vajadzīgs, kā jūs deputāti uzskatāt? Lūdzu, Inga. Mēs no pieredzes, Talsu pašvaldībā tur ir katram lēmumu projektam apakšā, kas lēmumu kontrolē, kam tiek uzdots un kas veids kontroli par lēmumu izpildi. Mums tā ir katram, jā, termiņi arī. Bet šeit jau viņš ir, beztermiņš šeit, jā. Tad priekšlikums ir lēmumu projektā, lemjošā daļā, ielikt papildus punktu. Lemjošā. Uzdot sociālo centru vadītājiem, tad šī lēmuma izpildi. Piekrītat tādam, jā? Tātad ar visiem labojumiem, kas par to lūdzu lēmumu projektu. Es atvainojos, drīkst, jā? Jā, lūdzu. Cik es gatavoties komisijai, mēs skatījām. Es nesaprotu pirmo lēmumu projektu gatavotie. Es priekš ļoti pievērsīšu uzmanību. Aprakstīt, kurš iesniedz direktors vēstuli, tad tālāk aprakstīs, tas viss ir pilnīgi liekas, bet ka trūks pats galvenais, ka maznodrošinām personām tiek piemērāti sociālajie pabalsti un nosaukt visi tie pabalsti. Kā to var neielikt konsultējušā daļā? Es to nesaprotu. Tādā gadījumā mēs tiešām tādu lēmumu, man ir grūti balsot. Un es nesaprotu, kāpēc mēs negribam lēmumus, lai, ja mēs tā paņemam, es jau izdarīju vakar, lasis nodemonstrēju, es saku, Ivar, tu kaut ko saproti? Neko. Es tagad jau pavēlu pajautāt jums, jūs izlasot, neko nevar saprast. Kāpēc, kas būs, kam būs, apmēram, kāda ir tā starpība, ja trūcīgiem 128, mazos 180 ir tas līmenis, par to taču jāuzraksta konstatējušā daļā. Ko raksta konstatējušā daļā visādas tādas lietas? Es pastāvu par to, ka konstatējušā daļā ir jāuzraksta tas, šo lēmumu, ka izlasa man ir skaidrs. Tā lieta, skaista. Kāpēc mēs baidamies? Man šodien interesanti bija saruna, man teica, ministrija nesapratīs. Es nezinu, mēs jau nerakstām ministriju tos jautājumus. Mēs rakstām sev deputātiem, lai varētu saprast lietas būtību un iedzīvotiem, kas lasa šo lēmumu. Latviski. Jā, bet cienījamie deputāti, tas nav tik vienkārši, viņš ir jānoformulē tas teikums, vai ne? Un to momentā tagad pieņemot lēmumu mēs pat nevaram izdarīt. Vienkārši. Kā nevar? Kādā veidā? Tad priekšlikumu dodiet, lūdzu. Es jau nolasīju. Mazodrošinām personām turpmāk tiek piemērot sociālie pabalsti, apbedīšanās krīzes situācijas novēršana, un medicīnas pakalpojumiem. Jā, tādi ielikt iekšā, konsultējušā daļā un visu. Kas tur mums ko šķērs valsts? Ja mēs gribam tikai to, lai cilvēki saprot, un mēs paši saprot, par ko mēs balsojam. Tad deputāti ir patreiz divi varianti. Viens variants tāds, kā jums tiek piedāvāts, otrs labojumi, ko ieteica komitejas priekšsēdētājs, sociālās komitejas priekšsēdētājs Dainis Rozenfelds. Tātad balsojumu lūdzu pēc iesniegšanas, tātad pirmais ir tāds kā patreiz esošais, un otrs variants, tātad Daini iesniegties. Kas par pirmo variantu, lūdzu? 3, tātad, tāds piedāvātais, 3 atturas, pret,
Turas. Atturas. Jā. Par priekšu pretestīšu. Nu, par bija 3. Jā. Atturās. Tā, un par otro variantu lūdzu, kas par? 3, 7, jā. Un tātad atturās 2, jā. Tātad pieņemts ir ar labojumiem. Es iesniegšu tos labojumus precīzi, ja tas. Jā, paldies. Trešais jautājums par Kandavas novada domes saistošo noteikumu numur 15, grozījumu Kandavas novada domes 29. janvāra 2015. gada saistošajos noteikumos numur 1, 2015. gada pamatbudžets un speciālais budžets apstiprināšanu. Arī tika skatīts Finanšu komitejā. Nu, šeit arī, kā jau teica juristi, tad nepiedalās mums finansisti, tā kā jautājums tika izskatīts un aicina balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par to lūdzu? Paldies. 4. jautājums par Kandavas novada domes saistošo noteikumu numur 16, grozījumu Kandavas novada domes 30. novembra 2011. gada saistošajos noteikumos numur 17 par administratīvo atbildību Kandavas novadā apstiprināšanu. Lūdzu, Rame. Nu, kā jūs komitejās teicu, un šeit arī ir rakstīts, ja, iemesls, kāpēc jāizdara tie grozījumi, ja, kad, nu, būtībā ir grūti komisijai izvērtēt, no kuram likt 7, teiksim, tur bija no 7 līdz 10 konkrēti, ja, kuram 7, kuram 10, jo viņi nav ieradušies. Ne viņi ir paziņojuši savu iemeslu, ne viņi paziņo, teiksim, attaisnošu iemeslu, mēs vispār nesam pie atbildības, neko neliekam, ja. Bet tā kā pa viņiem nekāda ziņa nav, nu, kuram tad 7, kuram tad 10. Tātad lūgums bija tāds uzlikt fiksēt sodu, ja, vai nu 7, 8, 9 vai 10. Nu, cik tajā paskaidrojuma rakstā un tajā tur bija, tad laikam pie 10 paliek. Un te jau to, ko Dainis jau iepriekš teica, ja? Te jau var pēc tā lēma un nesaprot, cik tad ir tas sods galā, ja? Tāpēc tam viņš ir jāmeklē droši vien tajos grozījumos, ja? Tur tajā, kā saka, tajā saistošajos, kas ir par administratīvu atbildību, ja? Bet te jau var pateikt, jā, tātad par neierašanos ir, tad tas lēmums, jā, par neierašanos 10 eiro, viss. Nu, tev uzreiz skaidrs, cik par ko, teiksim, kāpēc te ir, jā, viss ir, bet cik ta beigās ir, tad tā, ja jau mēs tā lēmām par to jautājumu, tad varbūt visur tā var, nu, lai cilvēku uzreiz skaidrs izlas, tad 10 par to vai viss. Lūdzu, jautājumi. Tādā gadījumā, ja cilvēks ierodas, paliek vēl joprojām tas nolīdz? Nē, vispār nolīdz nav. Cilvēks, ja ierodas, viņam vispār neiet runa par neierašanos. Ja? Saprot, viņš ir ieradies, viss kārtībā. Tas ir sods par to, ka neierodas administratīvo komisiju. Ja? Tas ir saistošais noteikumos paredzēts. Tur bija no 7 līdz 10 par neierašanos. Ja? Vai vēl deputāti jautājumi ir? Priekšlikumu lūdzu. Balsot, kā sagatavot lēmumu. Atbalstīt. Kas par to lūdzu? Pret atturas nav. 5. jautājums par SIA Kandavas komunālajie pakalpojumi pārskatu par budžeta izpildu 2015. gada 2. ceturksnī. Tika skatīts arī komitejā, varbūt Egīlam ir jautājums tādi. Egīla. Lūdzu, deputāti. Ja jautājumu nav, tad kā sagatavot lēmumu projektā, kas par to lūdzu? Paldies, pret atturas nav. 6. jautājums par SIA Kandavas komunālajie pakalpojumi budžeta grozījumu apstiprināšanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu, kā sagatavot lēmumu projektā, kas par to lūdzu? Paldies. 7. jautājums par SIA Kandavas komunālajie pakalpojumi, ūdens saimniecības tarifu neatbilstību. Arī tik skatīts komitejā. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, kā lēmumu projektā, kas par to lūdzu? Kā lūdzu? Es gribēju jautāt. Tā, lūdzu, Daini. Jā, nu, tagad tā, man jautājums, vai ziņoties, nav ziņotiem jautājumi, gribētu poskēt. Noteikti Alfrēds tagad varētu uz to atbildēt, vai arī komunālai. Jautājums ir tāds, nu, mēs pieņemam šādu lēmumu. Ko tas tagad tāds nozīmē? Kas notiks? Pēc šitāda lēmuma jēgu un turpmākā darbība šim lēmumu darbībai. Lūdzu, Egīla. Tu lasīji, to līdz Egīla. Par šo lēmumu jau tika pavērdēt.
lemts un balsots. Domāju, ka jūs arī piedalījāties šajā sēdē un tika nobalstots par to, ka mēs katru ceturkšņu atskaitamies par tarifu neatbilstību. Un pašvaldība ieskaita pamatkapitālā šo tarifu neatbilstību. Starpība. Starpība, jā. Vai deputātiem vēl jautājumi? Ja nav, tad priekšlikums balsot, kā sagatavot lēmumu projektā, kas par to lūdzu. Pret, atturas, nav. Paldies. 8. jautājums par Kandavas novadas Kandavas namsaimnieks maksātnespējas procesā veiktajām un plānotajām darbībām. Lūdzu, jautājumi arī tika izskatīts jau, vai ir jautājumi? Ja nav, tad priekšlikums kā lēmuma projektā, kas par to lūdzu? Pret, atturas, nepiedalas. Viens nepiedalas. Devītais jautājums par nekustamā īpašuma Lejas Vānas pagasts Kandavas novas atsavināšanu, rīkojot izsoli ar augšupējošu soli. Arī tika skatīts finanšu komitejā. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu kā lēmuma projektā, kas par to lūdzu. Paldies. 10. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numurs 5 Lāstekas Matkule, Matkules pagasts Kandavas novads atsavināšanu, rīkojot otro izsoli ar augšupējošu soli. Deputāti jautājumi? Ja nav, tad kā lēmuma projektā, kas par to lūdzu. Paldies. 11. par nekustamā īpašuma Valdeķu angārs Kandavas pagasts Kandavas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli ar augšupējošu soli. Deputāti jautājumi? Ja nav, tad kā lēmuma projektā, kas par to? Paldies. 12. par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu likvidētam uzņēmumam SGU servis. Arī tika skatīts. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad kā lēmuma projektā, kas par to lūdzu? Paldies. 13. jautājums par īres parādu dzēšanu mirušajai personai. Arī tika skatīts jau komitejās. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu kā lēmuma projektā, kas par to? Paldies. 14. jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu logu nomaiņai Dārza ielā 9 Kandavā, Kandavas novadā. Vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad kas par to kā lēmuma projektā? Pret, atturas? Nav. 15. par humanās palīdzības sniegšanu projekta pašvaldību palīdzību Ukrainai ietvaros. Vai deputātiem kādi jautājumi? Lūdzu. Vairāk no jautājums, vienkārši te ir ļoti labi. Te ir piešķir 500 eiro. Visiem skaidrs, ja, cik mēs piešķiram. Un tas atgriežas vēlreiz pie tā soda, ja to 10, varbūt tas lūgums arī tur kaut kur iepīt to 10. Lai cilvēkiem skaidrs tik ir. Jo šeit ir ļoti forši. Nu. Jā. Labi, paldies. Ja jautājumi nav, tad kā lēmuma projektā, kas par to? Paldies. 16. par atskaiti komandējumam uz Spāniju. Lūdzu, Līga. Ir piebilstams, kā stāstīja jau finanšu komitejā, bet varbūt, kad kādam deputātam vēlam, kas nepiedalījās. Dzirdēt. Bet tu vēlētos otrais vēl braukt? Nē. Jā. Mēs uzklausījām izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē ar visu atskaitu, ar visu vizuālo atskaitu un ar jautājumiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt šo atskaitu, kas par to lūdzu. Paldies. 17. par Kandavas novadomas pašvaldības aģentūras Kandavas novada sociālais dienests atskaitēm par darbu 2015. gada 2. ceturksnī. Daini, vai piebilstams kaut kas? Jā, mēs skatījām 2. ceturkšņu darbu komitejā diezgan detalizēti. Man ir prieks par to, ka sociālais dienests vadītājs ir uzrakstījis arī tādu paskaidrojumu rakstu, tādu interesantu. Viņš iesniegts pēdējā laikā. Ļoti interesanti, tur ir aprakstīts plus, mīnus, kas, ko, kā. Tas ir saprotams, ka ir iestāde.
ir lietas kursā, kas analizē ikdienas lietas, jā, tā kā tas ir labi, un kopumā, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu periodu un tā tālāk, es domāju, ka darbs notiek atbilstoši tam, kā mēs esam gadu pasākumu plānā plānojuši. Tā kā mēs komitejā novērtējam darbību un atskaitu par labu. Paldies. Vai deputāti kāds vēlas vēl izteikties? Ja ne, tad ir priekšlikums tā kā lēmuma projektā apstiprināt atskaiti. Kas par to lūdzu? Paldies. 18. par Zantes ģimenes krīzes centra atskaiti par darbu 2015. gada pirmā pusgadā. Arī Daina lūdzu, vai piebilstams kaut kas? Šodien nepiedalās krīzes centra vadītāji. Jā, jūs komitejā ļoti detalizēti to visu izskaidroju. Es tikai tagad sēžot pie galda un domāju, jā, mēs komitejā to skatām, bet faktiski šeit ir ļoti daudz deputātu, kuriem tā atskaita tā arī nav. Es pareizi spriežu. Nē, ir. Atskaitni pielikumā, jāizlasa. Jā. Visiem tad ir, tad skaidrs. Tā kā tur ir, arī tur ir jautājumi tādi, ziniet, kas tur ir tāds nopietnāks, ko mēs arī uzsveram vadītāji un arī komitejā runājam tā plašāk par to, ka tai mājai tā siltināšanas problēma ir paliela. Un tad tā doma bija, lai tad vēlreiz vadītāji aicinājām griezties pie mūsu attīstības nodaļa, pie izpildu direktoru, lai parunātu, kāds ir iespējas šogad, nākošgad, lai arī viņu kolektīvs un konkrēti viņi pat kā vadītāji zinātu, kāds tad ir, ko tad varam tur palīdzēt un darīt, jo krīzes centrs, kā mēs zinām, ir līdzfinansējums arī no bērnu fondu ļoti liels un tā tālāk, tā kā būtībā, bet jā, mēs izskatījām, iebildes nevienam nebija par darbu un nekāda papildus jautājuma nebija. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad priekšlikums ir apstiprināt Zana ģimenes krīzes centra direktors Švānas atskaiti par darbu pirmajā pusgadā. Kas par to lūdzu? Paldies. 19. par Kandavas novada bāriņtiesas atskaiti par darbu 2015. gada pirmā pusgadā. Lūdzu, Daini. Mēs izskatījām darbu šodien arī bāriņties priekšētē piedalās, pareizi saprat, jā, arī varētu atbildēt uz kādiem jautājumiem. Un arī tāda atzinīgi, kopumā es gribu pateikt jums, kolēģi deputāti, ka šis modelis, kad sadarbojas šīs visas iestādes, tātad izglītība, policija, sociālais dienas, krīzes centrs, jā, šis modelis strādā labi, savstarpēji, ko kādreiz atcerieties par to lēmām, kad ir vajag savstarpējs līgums, arī tāds ir noslēgts, un acīm redzot tā arī tā panākuma atslēga, kad bez nekādiem stresiem, bez nekādiem uzrāvieniem, un kaut kādiem urāsaucieniem notiek normāls ikdienas darbs. Jā, viņš nav patīkams un vienkārši, bet darbs arī tika komitejā novērtēts iet runa par pirmo pusgadu, jā, atzinīgi. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varbūt priekšēdā. Bāriņtiesiem varbūt ir kas piebilstams. Ja nav, tad priekšlikums ir apstiprināt, ja? Kas par to lūdzu? Paldies. 20. jautājums par Kandavas novada domes dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Šis nolikums ir jau skatīts jau 2 mēnešu garumā, tad bija paredzēts jau iepriekšējā domes sēdē apstiprināt, bet nospried, kad vēl ir jāpaskata un jāprecizē. Tad faktiski šis nolikums ir jaunā redakcijā un tagad arī ir izskatīts sociālā komitejā, izskatīja viņu, un tā kā ir priekšlikums arī viņu apstiprināt. Varbūt, kad ir deputātiem kādi jautājumi. Lūdzu, Daini. Alfred, tev jautājums, kad dzīvokļu komisijas arī priekšētēm, tagad domas un sēdes vadītēm, varbūt īsi to, kas ir jauns šajā nolikumā, vienkārši tas tā. Jauns ir faktiski 1.5.5 punkts. Ir savādākā redakcijā par to, kad dzīvokļu piešķiršanu veids dome, bet tai pašā laikā dzīvokļu īres laušanu ir iespējams veikt dzīvokļu komisijai un pilnvarot izpildu direktoru, tīri juridiski to procesu arī izdarīt. Vienkārši tā iemesla pēc, lai, piemēram, ir bieži vien tādi gadījumi, kad ir nekavējoties tas process jāveic, un domas sēde tomēr mums ir reiz mēnesī, un lai nevilktos šis periods tik garš un nekrātos iedzīvotājiem parādi par šiem dzīvokļiem, tad, lai būtu iespējas ātrāk reaģēt un laust īres līgumu par tiem dzīvokļiem, kur reāli cilvēki nedzīvo. Vai vēl jautājumi varbūt?
Ja nav, tad kas par to, ka apstiprināt dzīvokļu komisijas nolikumu? Paldies. 21. par Kandavas novada domes medību koordinācijas komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Daini. Par cik tas skar konkrēti sēdes vadītāju, ja, šo komisijas vadītāju, viņš tiek izvēlēts, un mēs arī gribētu pateikt, ka atbalstam, izskatiem šo lietu, un gribu aicināt visu balsot par lēmumu projektu. Kas par to, lūdzu? Paldies. 22. par nekustamā īpašuma krastmaļi Vānas pagasts Kandavas novads sadalīšanu. Vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad kā lēmuma projektā, kas par to, lūdzu? Paldies. 23. par robežu izmainīšanu zemes vienībām Kandavā, Kandavas novadā, Daigonas iela 18 un Daigonas iela 18a. Deputāti, jautājumi? Ja nav, tad lūdzu kā lēmuma projektā, kas par to? Paldies. 24. par zemes lietošanu mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu un nosaukumu maiņu uz Skudras Matkuls pagasts Kandavas novads. Vai ir kādi jautājumi, priekšlikumi kā lēmuma projektā, kas par to, lūdzu? Paldies. 25. par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rasas, Kandavas pagasts, Kandavas novads. Deputātiem priekšlikumi, kā lēmuma projektā, kas par to, lūdzu? Paldies. 26. par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu īpašumā Rembatas, Matkuls pagasts, Kandavas novads. Deputātiem jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam kā lēmuma projektā, kas par to. Paldies. 27. par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumos Jaunansiņi un Vējrozes, Kandavas pagasts, Kandavas novads. Deputāti priekšlikumi kā lēmuma projektā, kas par to, lūdzu balsojam. Paldies. 28. par nekustamā īpašuma apvienošanu un kopēju nosaukuma un adreses piešķiršanu Saules ceļi, Kandavas pagasts, Kandavas novads. Deputāti, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu kā lēmuma projektā. Paldies. 29. par nosaukuma un adreses maiņu īpašumiem ar kadastru numuru uz Namdari, Kandavas pagasts, Kandavas novads. Deputāti, ja nav jautājumu, tad lūdzu kā lēmuma projektā, kas par to. Paldies. 30. jautājums par igadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildu atvaļinājumu piešķiršanu domas priekšsēdētājiem Normundam Štopčartam. Tātad domas priekšsēdētājs no 10. augusta līdz 30. augustam atradīsies atvaļinājumā. Un ir pievienots papildinājums lēmuma projektam. Otrais punkts – uzdot Kandavas novada domas finanšu nodaļas ekonomistei Dainai Baibai Daņļevičai izmaksāt atvaļinājumu pabalstu 50% apmērā no mēneša algas darba samaksas dienā. Deputātiem ir kādi jautājumi? Nav. Ja nav, tad lūdzu balsojam kā lēmuma projektā. Paldies. 31. par domas priekšsēdētāja vietnieku un izpildu direktoru pārskatu par paveikto jūlija mēnesī. Deputāti, lūdzu. Bet ja viņš nav, cik var atbildēt. No tie, kas ir, var atbildēt, jā. Tad mēs skatām šito. Ja nav jautājumu, tad apstiprinamā. Lūdzu. Mēs tā lasām, kad priekšsēdētājs ir ticies zemnieku saimniecības griedus īpašnieku par uzņēmējdarbības attīstību Kandavas novadā. Tāds kopīgs skatījums ir bijis uzņēmējdarbības attīstībai vai tikai konkrēti ar uzņēmumu griedus? Jā, nu es nevarēšu atbildēt, diemžēl. Jā.
Jāatvainojiet, lūdzu. Te ir 27. jūlijas būva par Tāls ielas šķūnīšiem. Kas tur notiek? Tas es saprotu, tie, kas tur apgāzās problēmā. Jā, tad izpildu direktors Egīla, lūdzu. Patreiz notiek projekta izstrāde, tuvojas nobeigumam. Tad ir jau tāmētāji nedos, vai tas tāda tām, cik tas maksās, un sludināsim iepirkt. Tātad būvēs. Būvēs. Jā, nu, tur ātri jābūvēt, jo rudens vēl visu. Diemžēl tā procedūra tāda, kāda ir, tāda es jums izstāstu. Tad iepirku. Valkās, viss saskaņojam, tāpat pirmnieku aizsardzības inspekcija jāsaskaņoja. Viss valkās, diemžēl. Nu, es saprotu, jā. Saprotams, kā ātri. Nu, es tā domāju, cik ātri vienu var, cik ir iespējams. Tā, vēl lūdzu jautājumu par atskaitēm. Ja nav, tad Dainim lūdzu. Jautājums ir, es nezinu, tā kā maz anekdota, vai kā var teikt, bet diezgan dīvains. Vai tiešām ir tā, ka zāli mūsu pagastos pļauj firma no Rīgas? Kas to var paskaidrot, kā tas ir tā nonācis? Jā. Tas ir izpildu direktors. Izpildu direktors. Es domāju, ka jums tas ir runāts. Nav. Vakar es esmu runāts. Vakar mēs runājam, bet tas bija tāds, zini, kas ir. Nu, tas ir sākums tāds, ka daži mēs nevaram atdot vienam konversācijam, piecam, vienam vai diviem to dāļu. Lai man noskaidrot patieso tirgus cenu, ir izsludināts iepirkums. Un iepirkuma rezultātā nē, šis uzņēmējs, kas ir no Rīgas. Vai cik tas dīvaini nebūtu, bet viņi atmaksājas, acīm redzot, braukt skandalu pļaut zāli. Lūdzu. Cik tad mēs vinnējam ar to māju? Procentuāli kaut kā 30% vismaz. Lūdzu, Inga. Kāpēc mēs nevaram uzdot, piemēram, mūsu komunālajiem uzņēmumiem to darīt, lai viņiem kaut kāda peļņa būtu? Tā ir mūsu kapitāla sabiedrība. Nav pārnā darbība, tas zāles pļaušanu nevaram mēs tur īpaši. To jau var nogrozīt. Tā dodam ar viņiem tos darbus, kad varam tik vēl apmērā dot. Tā, lūdzu. Man nebija jautājums, es gribēju pateikt, ka es priecājos, ka Ozola ielā tās kontrola akas nelietojamās, jo kas tās bija par akām mistiskajām 3 metru dziļās, ir nolikvidētas. Bērni nebūs bailes, ka kāds bērns iekritīs iekšā. Labi, paldies. Vai vēl kāds vēlēs jautājumu, Daini? Jā, nu par tām pašām interesanto pļaušanu. Mēs jau atceramies, kad tas bija pagājušā sasaukuma beigās, bija iepirkums un firma Anglas ceļi 2,5 miljonu. Uzvarēja tajā iepirkumā, kur arī bija pļaušana. Nav saprotams, kāpēc pēkšņi mums vajag grīdnieks, vajag to, ko deputāta Priedz kundze teica, jā, kad mēs neviens nesaprotam, kur aiziet nodokļi un tā tālāk. Un pie tam nekādu konkursu te nevar jārīko. Es brīnos par ko vēl? Brīnos par to, ka tās tāmes, ko iesniedz, nu taču izpildu direktors skatās, kāds izcenām un tā tālāk. Un tāpēc jārīko konkursu, jāicina firma no Rīgas. Kaut kas man nav saprotams, ka viņš slikti pļāva, vai 3% tāda starpība. Jautājums ir, tad, kur tad jūs skatieties tās tāmas un pēkšņi jūs tā redzat, ka ir 3% pārmaksas. Tas ir milzīgs summas, tas sareķina pat tiem 8 gadiem, kopš viņš to dara. Un pagastos ir cilvēki, kas to var darīt. Pagastos ir cilvēki. Jā, pa vienam lūdzu, jā. 13. gada iepirkumu es nezinu, nevar atbildēt par tāmēm, bet tur ir, teiksim, Kandavas ceļi, ko vinēja to iepirkumu, tur to ielu pieguļošajām un parkiem teritorijas, ja? Bet tur nav tās teritorijas, ko mēs tagad pagastus un arī Kandavas pilsētā, kur mums jānokļaut, tas nav šajā līgumā iekšā, viņiem nebija kā līguma priekšā. Kas tos darbs veica? Tos veids gan Maršinskis, gan arī veica preļie komunāli pakalpojumi. Un arī pagastos. Iznāk tad, ka komunāli pa lielu šo... Kas ir pa lielu, ka var dabūt lētāk, tad spriediet paši, vai ir pa lielu vai pa mazu, būtu pateikt. Reālā cena, kas tagad, kas mums ļauj par mazāku cenu, kā es jums nosaucu. Nē, nu šeit jau arī Laura varbūt var tuvāk paskaidrot arī par šo slieksni. Jā, un 4000 ir iepirkums slieksnis, ja darba pārsniedz 4000, tad mēs nevaram bez iepirkuma gadu laikā, teiksim, dot vairāk trāku. Bet nevaram dot pagastu pārvaldēm to darbu organizēt. Nu, ar ko viņš tieši organizēs? Tā, lūdzu, Laura varbūt arī savu komentāru šeit. Attiecībā uz iepirkumu, ko pieminēja Rozenfeldkungs par Kandavas ceļiem jāsasadz par ceļu uzturēšanu.
un viņam ir tikai pieguļošās ceļu teritorijas un promenāde. Viņš nepļauj visu pilsētu. Par pārējiem darbiem viņam tika uzslēgta atsevišķa līguma, bet tā kā šajā gadā šī summa jau ir pārsniegusi šo iepirkumu līgumus, iepirkumus līdzekļus, ja, tātad šos 4000 ir sasniegusi, mēs nevaram vairs iedot. Tāpatās arī visiem pārējiem, jo mums ir ierobežojumi līdz 4000 bez PVN, ko mēs drīkstam slēgt līgumu, pakalpojumu, bez iepirkumu, bez konkursa. Jā. Un iepirkums mums bija sadalīts vairākās daļās par zāles pļaušanu. Mums bija ļoti, ļoti daudz īstenībā pretendenti, bija 10 vai 11 pretendenti. Un Rīgas šie te iedeva vislētāko cenu pa visiem pagastiem, pa visu, un mēs, es domāju, mēs esam tikai ieguvēji šobrīd. Un līgums ir tikai uz šo sezonu, un nākamajā tad skatīsimies. Uz šo, jā, līdz septembra beigām. Deputātiem vai vēl ir jautājumi? Vai jautājumi arī vēl konkrēti ir izpildu direktoram un arī man par aizvadīto periodu? Ja nav, tad priekšlikumu. Jautājums par kultūrsnamu drīkst. Vai viņš ir pabeigts un tur viss ir kārtībā, vai te kultūrsnamu remonta darbi pabeigti? Saistībā ar projektu ir pabeigti, bet turpināsies kosmētiskais remonts mazai zālītei. Papildus, jā. Atpūs projektu? Protams, jā. Un kad viņš plānojas beigt? Teiksim. Viņi patreiz jau sāk pie šī jautājuma strādāt, tad pēc domas sēdes, kad būs arī finansējums, ir jau aizkartiek jau pasūtīti, iegādāti, lai varētu šo zāli izmantot, un arī tiks tūliņ veikts kosmētiskais remonts. Praktiski augusta mēnesī. Vai kultūras centrs ir atbildīgs par ozolējiem? Vai viņiem ir līgums noslēgts? Vai kas šodien nes atbildību par ozolējiem? Kas ir saimnieks ozolējas? Apsaimniekošana kandos ceļi. Kandos ceļi? Apsaimniekošana. Vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums apstiprināt šīs atskaites. Kas par to lūdzu? Paldies. 32. par pašvaldības dzīvokļu Apviņu ielā 6815 Kandavā, Kandavas novadā izīrēšanu Auziņam, Edgaram Auziņam. Šis jautājums netika skatīts komitejas sēdēs, tikai dzīvokļu komisijā tika skatīts. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Inga. Ir Edgars Auziņš, ja tas ir pašvaldības labiekārtots dzīvoklis, viņš ir kaut kāds mūsu darbinieks? Viņš ir aizbildnis bijis, aizbildni ģimenē audzis, un līdz ar to ir pirmām kārtām nodrošinām ar dzīvokli. Skaidrs. Ja nav jautājumu, tad apstiprinām, kas par to lūdzu. Paldies. 33. par Kandavas komunālajai pakalpojumu pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldīto Zantes pagastu ūdensaimniecības pamatlīdzekļu iegūšanu Kandavas novada domas īpašumā. Šis jautājums tika skatīts arī vakar deputātu sanāksmē. Vai ir kādi jautājumi vēl? Lūdzu, Indriksons. Man jautājums, kāds tagad būs uzņēmumu pamatkapitāls pēc grozījumiem, cik tur sanāk? Vai var kāds atbildēt? Vai Regīls ir sarēķināts jau tas? Šeit ir par cik samazināsies. Jā, jautājums ir tāds, vai tas paškapitāls pēc tā samazinājuma nebūs ar mīnus zīmi? Par to iet jautājums. Vēl ir jautājumi Dainim lūdzu. Mēs šodien ar Laurs nopietni diskutēju. Mums grib arī to diskusiju bišķiņu vadīt, lai Laurs mums dod informāciju. Es uzdevu šodien tādu jautājumu, iet runa par 4. punktu. Tas viss ir skaidrs, kas tu uzvecins nodošanu pieņēmumam Baris nodot tā, bet jautājums ir, tad par ko stādīja arī deputāts sapulcē jautājumu, kad faktiski Zants pārvaldes vadītājiem un Kāļa kungam vajadzētu to lietu turpmāk tad pārņemt savā pāraudzībā. Es gribēju arī, lai Lauris kas par to jautājumu. Jā, mēs šo jautājumu spriedām gan vakar, gan arī šodien spriedām, un tīri juridiskā puse arī Laura var pateikt, kā viņš faktiski ir, kā jārīkojas šajā situācijā. Šajā brīdī tas, kad domē ir 3 parakstiesīgās personas, kas ir noteikti, tas ir priekšsēdētājs vietnieks un izpildirektors, un par finanšu jautājumiem vēl ir finanšu nodaļas vadītāji. Šie līdzekļi, kas ir pamatkapitālā, viņi tiks nodoti ar aktu. Finanšu nodaļa viņus uzņems bilanci
bilancē, un tad, kad viņi tiks uzņemti bilancē, viņi ar materiālās atbildības līgumu tiks nodot Kālim materiālajā atbildībā kā uz Anspagas pārvaldes vadītāju. Tā kā Rozenfeld kungam bija jautājums, kāpēc nevar pat tieši atdot Kālim. Nu, tāpēc, diemžēl, viņš ir pagads pārvaldes vadītājs, bet nevar to, kas ir domas bilants, to tad tālāk ar šiem materiālās atbildības līgumiem. Vēl Dainim jautājums? Jā, piekrīt tam, kad nevar nodot, tas izskars. Es gan gribēju to, ka 4. punktu paredzēt tieši to, ko Laura beigās teica, Kālim uzņemties turpmāko. Nu, pat tekstu varam parakstīt, vai kancelē padomā, bet ideja tāda man, ka šeit lēmuma projektā arī pieminēt Kālu, kurš nesīs atbildības patiesi par to objektu. Ko nodot, nenodot, tā ir tehnoloģija, un tā tur ir uzrakstīt precīzi. Bet 4. punkts ir, kad Kāls nesīs, teiksim, par šo visu, un tā jau liela summa, tā ir nopietna lieta, atbildība viņš arī pārvaldnieks. Un tāpēc es gribēju to 4. punktu, kā Kālim nodot tālāk, lai nav jāmīn nodot vai nenodot, jo vēl jau šodien nav skaidrs, vai priekšsēdētājs būs tā persona, vai būs vietnieks vai izpildu direktors. Visi trīs viņi ir parakstījies, skaidrs, protams. Bet tāpēc es tā domāju, ka es gribēju pieminēt atdot Zants pārvaldi. Jā, tā ir priekšlikums, ka varbūt nemainīt lēmumu projektu, un šeit ir tālāk, kad tiks pārņemts, vēl jau mēs neesam pārņēmuši, tad līdz kā tiks pārņemts, tad rīkojumu pamatu nodod, rīkojumu pamatu to var izdarīt, un ka nav speciāli jāliek iekšā, jo te vēl process ir. Gribējās, lai lēmums pieņemtais būtu no līdz skaidrs, kas tad viņu apsaimniekos. Tikai tādi man vēl vairāk. Nē, nu, protams, ka pašvaldības īpašums bez apsaimniekošanas nepaliks. Par to nav. Vēl lūdzu deputātiem vai jautājumi ir par šo lēmumu? Ja nav, tad aicinu balsot tā kā sagatavotā lēmuma projekta. Kas par to lūdzu? Paldies! Līdz ar to darba kārtības jautājumi visi ir izskatīti. Paziņoja domas sēdi par slēgtu, bet deputātiem lūdzu vēl uzkavēties. Lūdzu.